ik pēc 4 sekundēm kaut kur pasaulē tiek diagnosticēta demence. Droši vien ir dzirdēta šī ar vecumu saistītā saslimšana. Demence ir jumta termins, īstenībā demences ir daudzas un dažādas, bet lielākoties tās visas raksturo viena negatīva pazīme. Prāts ļoti strauji noveco, prāts zaudē savas spējas labi domāt, un prāts burtiski sairst. Un, kas ir sliktā vēsts, tad pret demenci nav zāļu. Šobrīd nav zināmu nevienu medikamentu, kas varētu palīdzēt šo demences slimību ārstēt. Ir varbūt daži medikamenti, kas nedaudz aptur šo straujo novecošanu. Taču lielākoties cilvēka mūža nogale ir saistīta ar sliktāku psiholoģisko labklājību, ar sliktākām attiecībām ar apkārtējiem, ar profesionālo iemaņu zaudēšanu, visām citām negatīvām sekām. Un tā labā vēsts šajā ziņā ir tāda, ko atkal mums rāda pētījumi, ka demences ietekmi vai ar vecumu saistīto slimību ietekmi mēs varam mazināt, ja mācāmies. Mācīšanās izrādās ir tāda nodarbe, kas varbūt ne burtiski, bet pārnestā nozīmē trenē mūsu prāta muskuļus. Līdzīgi kā mēs varbūt jaunībā vai pusmūža vecumā trenējam savu ķermeni un mēģinam uzlabot stāju vai mēģinam attīstīt kādu lokanību vai spēku rādītājus, līdzīgi arī mēs savam prātam varam likt trenēties un uztrenēt nosacītu prāta muskuli. Jā, bet lai tas notiktu, mēs diemžēl nevaram iet uz sporta zāli, mēs nevaram pastaigāties, mums ir jābūs kaut kas jauns, kaut kas tāds, ko neesam iepriekš zinājuši. Tādas lietas, kas rada piepūli, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu kaut ko apgūt.